Latvijā mēs numur 1, Lietuvā numur 3, Igaunijā numur 5. Viņš noticēja mums un ielika 4 miljonus equity. Mums startējām biznesu 8. gadā, aprīlī. Septembrī atnāca krīze. Visur celtniecībā izauga, 2 reiz, 3 reiz cenas. Mūsu biznesā 2 reiz samazinājās cena. Izmantojot šito, pieeju, mēs izdzīvojam. Dārgie skatītāji un klausītāji, mēs ar komandu apskatījāmies statistiku par šo YouTube kanālu un redzam to, ka 62%, kas skatās mūsu kanālu, vēl nav abonējuši. Bet tas ir daudz labāk nekā bija iepriekš. Iepriekš bija 67%. Tāpēc, ja tev patīk tas, ko mēs darām, un tu vēlies mūs atbalstīt, vēlos tev palūgt, piespiest abonēt, un mēs par to turpināsim darīt labāku darbu, aicināt lielākus viesus, pazīstamākus viesus un piedomāsim pie tā, lai saturs paliek arvien labāks, lai tev būtu lielāka vērtība no tā, ka tu pavadi kopā šo laiku ar mums. Lielas paldies tev, un tagad atpakaļ uz šovu. Čau, Andri, liels tev prieks satikt. Es, protams, par tavu kompāniju jau zinu, tur zināju, esmu redzējis arī. Es gribētu pastāstīt, lūdzu, kas ir pamat bizness, ko jūs nodarbojaties, cik ir gada apgrozījums? Gada apgrozījums mums ir 47 miljoni. Mēs esam celtniecības tehnikas nomas uzņēmums. Jā, kur mūsu jaunā lapas, tikai 3.1. ielaiņķojām pilnīgi jauno. Tur visādas interesantas features iekšā ir. Un strādājam mēs 5 valstīs. Latvijā mēs numur 1, Lietuvā numur 3, Igaunijā numur 5. Bet ar plāniem mēs bijām numur 3, bišku noslīdējām, tagad atkal plāni ir atgriezties atpakaļ. Un mēs esam Somijā, Zviedrijā, mums tur neliels biznes. Somijā 10 ar kaut ko miljoni un Zviedrijā pāris miljoni. Jā. Un mēs esam tur tādi vairāk nišas spēlētāji. Ja Baltijā mēs piedāvājam visu tehniku, mēs esam General Rental Company, tas nozīmē no urbja līdz tur ekskavātoram 22 tonnas un citreiz arī lielāk. Somijā mums ir krānu biznes, tādi krāni lielie manipulatori un ir arī lielie krāni tādi, kas montēti uz platformas. Un arī pacēlāji. Bet Zviedrijā mums ir telehandleri, tādi teleskopiskie iekrāvēji kā Manitou. Tas ir pamat biznes, ko mēs tur iznomājam mūsu klientiem. Cik gadus apakaļ tu sāki šo biznesu? Kurš atcerēties, ne? 17. aprīlī būs 17 gadi. 17 gadi. Jā, cik jums ir darbinieki? Šobrīd ir ap 250 darbiniekiem. Cik ir peļņa gadā? Šobrīd nokritās biškucīt, tāpēc, ka mēs ļoti strauji investējam. Pagājušajā gadā, 2023. gada, kad mēs izpirkām kompāniju ar mana partneri Riestu, mums bija 5,5 miljoni peļņa. Šogad mums ir 0,8 miljoni, bet tāpēc, ka mums palielinājās procentu maksājumi, palielinājums nolietojums stipri, jo mēs ieinvestējam pagājušajā gadā 24 miljonus tehnikā jaunajā. Un palielinājās arī personāla atalgojums. Mēs cenšamies maksāt godīgas algas cilvēkiem, ja viņi labi strādā. Jā, redz, un tas arī atspoguļojas, tas, ka nav peļņa, tāpēc, ka tu vienkārši peļņi visu investē. Nē, tas arī atspoguļojas to, ka es izvēlējos tādu finansējumu modeli kā bondi, kur mums ir 25 miljoni izlaistie bondi. Tas ir dārgs finansējums, bet tas man atļauj palikt... šobrīd nezaudēt kaut kādu savu daļas, un vadīt kopā ar manu draugu. Mēs esam 50-50 partneri ar Riestu. Tas ir pirmais. Otrais, vissvarīgākais bija pieredze arī ar fondiem. Gara mums ir vēsture. Bet galvenais, ka mums ir lēmumu pieņemšana pašiem. Mēs neesam atkarīgi no kāda, kas sēž blakus un pieņem lēmumu, kas varbūt neiet kopā ar mūsu vīziju, stratēģiju. Un, mums bija kādreiz fondi iekšā, un ar fondiem ir tā, ka vienā brīdī jūs ērējāt vienā virzienā, un viss ir kārtībā, bet vienā brīdī viņiem kaut kas mainās. Un ne tāpēc, ka viņi ir tur slikti, labi, viņiem vienkārši kaut kas mainās, un viņi grib exitot, pieņemsim.
un iepriekšējais fonds mums gribēja exitot, un kamēr mēs neatradām veidu, kā viņi izies, mēs 5 gadus stāvējām uz vietas un nevarējām vispār attīstīties un nekur iet. Un bondi, jā, viņi maksā 10% gadā, iepriekšējie man bija arī 11 programma, jā, bet viņi dod neatkarību, un es varu kopā ar savu partneri vadīt kompāniju tā, kā es to redzu, tā kā es to saprotu un virzīt tajā virzienā, kur es gribu to darīt šobrīd. Man interesē, ja es tagad tevi klausos, es esmu šeit ar tevi, kas būtu tavi padomi latviešu uzņēmējiem, kā pelnīt miljonus gadā? Ko tu viņiem ieteiktu? Miljonus gadā. Miljonus, vairākus. Miljonus. Nevis vienu, kas ir viens? Zini kā, man tev būs uzreiz tā kā sekojoša atbilde. Es zinu kā, man jau bišku ir gadi, ja? Un līdz ar to es varbūt atbildēšu vairāk filozofiski uz šito jautājumu. Ja? Zini kā, nauda nevar būt pašmērķis. Ja tu manā izpratnē ej un liec sev kaut kādus mērķus nopelnīt, 1, 10, 100, whatever, man liekas, tā nav pareizā pieeja. Pareizā pieeja būtu tāda, ka tev jāatrod to, ko tev patīk darīt. Ja? Un tev, principā, nauda ir svarīga. Zini, kad tu stāvi pie McDonalda, bija tādi man dzīves brīži un domā, forši būtu ieiet un nopirkt visu, ko gribi. Ja? Un tu tajā brīdī to neatļaujies. Tad tev ir svarīga tā nauda kā nauda. Ja? Un tu skaties uz to naudu, kā uz naudu līdz kaut kādam apjomam, kad tu principā nodrošini sev kaut kādu labklājību. Kad tu dzīvo normālā mājā, dzīvoklī, kad tev ir ģimene, kad tu vari nodrošināt savus bērnus, paēst, aizbraukt, paceļot. Tā ir nauda. Ja? Ja mēs runājam par biznesu, es būvēju biznesu idejas dēļ. Ja? Man ir kaut kāda sava vīzija, man ir vīzija, ko es gribu uzbūvēt, un tas man ir svarīgi. Ja? Un man liekas, mērķis kaut kādi miljoni, viņš nav pareizais. Mērķim jābūt sasniegt tieši kaut ko uztaisīt, kaut kādu projektu paveikt, ja, un sasniegt kaut ko. Kas ir tavu padomu, lai to sasniegt? Kas ir tas, lai to darītu? Padomas ir jābūt tādai. Es arī nomātu rāpju pilnīgi nejauši kaut kā tur 2001. gadā, jā, bet sapratu, ko ar laiku, es sapratu, ka es gribu pats taisīt tādu biznesu, jā, es sapratu, kā viņam jāatšķirās no visiem pārējiem, un tas fokus man ir ļoti stipris uz tehnoloģijām, un viņš vēl vairāk paliek ar visu artificial intelligence, šobrīd ar mākslīgo intelektu, tur vienkārši skaidrs, ka tas viss attīstīsies tajā virzienā. Jā, bet padoms būtu principā saprast, izvēlēties nozari, izvēlēties kaut kādu tēmu, kur tu gribi attīstīties, kur tu gribi iet, un kur tu vari pielikt kaut kādas savas zināšanas. Jā, teiksim. Tas ir svarīgi, man liekas. Un skaidrs jābūt mērķtiecīgam, jābūt neatlaidīgam. To, man liekas, viss tev, kas atnāk, viss tev saka neatlaidīgi. Un principā lielāko daļu, daudzus no taviem viesiem es arī pazīstu personīgi, ja? Un tādi viņi arī ir, jā, tāpēc viņi arī sasniedz tos rezultātus, tāpēc, ka viņi ir neatlaidīgi, viņi kaut ko grib sasniegt, un es domāju, lielākai daļai no taviem viesiem, viņiem ir ne nauda mērķis, viņiem mērķi ir kaut kādi savādāki. Tas, ko es esmu pamanījis, ka tiem, kuriem ir daudz naudas, tie tā saka. Tie, kuriem nav naudas, tie tā kā mēģina dabūt to naudu. Man tā nauda, kāpēc es tā runāju, citēt rakstīs, tas Niks slēp to naudu. Man liekas, tas tāds praktiski es gribu no tevis iedot kaut ko, jebkuram, kas skatās, man arī. Tas, kā es tev pateicu, nauda ir svarīga, kamēr tu sasniedz kaut kādu līmeni savā dzīvē, kad tu vari nodrošināt savas pamatprasības. Jā, tālāk tev nauda ir instruments, ar kuru tu taisi biznesu. Tas kā lāpsta, tu vari ar lāpstu izrakt bedri, tu vari paņemt ekskavātoru no manis nomā izrakt bedri. Jā. Un manā izpratnē tālāk tā nauda, tas ir resurs,
līdzekļus. Vienkārši ar kuru palīdzību tu mēģini īstenot savus sapņus. Un vēl man arī patīk tā doma, ka citreiz ir jāmaina, no tā kā tu teici, tā lāpsta. Tas mehānisms, kā nokļūt no punkta A līdz Z. Jā. Ja es gribu tikt uz Itālijas, varu iet ar kājām, ričuku, ar mašīnu, ar lidmašīnu. Jā. Viens man prasīs ļoti daudz efortu, viens man prasīs neko. Iekāp 2 stundas dan. Un redzi, man liekas, daudziem, varbūt kas tev ir tās nianses, ko tu esi pamanījis par biznesu, kādu viņu taisīt, lai būtu tā kā ar lidmašīnu, ka es diezgan vieglāk varu tikt līdz tam gala mērķim. Zin kā, man ir ļoti svarīgi bija dzīvē izglītība, un, zin kā, es ļoti labi mācījos skolā. Es pēc tam iestājos ķīmijas fakultātē, sapratu tur, ka ar ķīmiju nebūs 93. gada baigi biznesa, jā. Aizgāju uz ekonomistiem, beidzu ekonomistos, es esmu grāmatvedis pēc izglītības, jā, un pēc tam es aizgāju uz Rīgas biznesa skolu 2003. gadā līdz 5. Jā, un man liekas, to visu laiku es tā kā uzkrāju pieredzi, es uzkrāju zināšanas. Man nebija tā, ka es tur pamodos un izdomāju, super, iešu nomā un pārveidošu nomu, jā, un uztaisīšu tur, nezinu, kaut kādu visinnovatīvāko nomas uzņēmumu ar super digitalizāciju. Nebija tā. Jā, tas viss atnāca kaut kā step by step. Respektīvi, man liekas, vienmēr ir tā, tev tās iespējas atnāk. Jautājums, vai tu to iespēju tajā brīdī vari saredzēt? Vienkārši saproti, ka tā ir iespēja, ja viņa tev atnāca. Un otra lieta, tev ir kapacitāte, tev ir zināšanas, tev ir pieredze, un tu vari paņemt to iespēju un sākt kaut ko darīt tajā virzienā. Saproti? Katram, katram tās iespējas dzīvē ir, bet vai viņš viņus saredz, vai viņam ir powers tajā brīdī viņu paņemt, tā nav. Jā. Un tur arī tas ir tas experience, ko tu uzkrāji līdz kaut kādam brīdim. Kādam tas notiek, nezinu, jau 20 gadiem viņš saredz savu iespēju. Kāds saredz, nezinu, savu iespēju kā es. Mēs dibinājām uzņēmumu, man bija 33 gadi. Jā. Tikai tagad tu dibināji? Jā. Tā kā es dibināju 8. gadā, bet tas nebija man pirmais biznes, jā. Kāda bija iepriekšējā biznesa? Jā, tūlīt pabeigšu par šito. Tas bija 8. gads. Jā, 8. gadā man bija 30, matemātika jau 34 gadi. Jā. Nē, 26 pagā. Virs 30, reiz te tiksim tur. 26 plus 8, 34, jā, 34 gadi man bija. Jā. Okay, un kāda bija iepriekšējā biznesa? Oi, tu zini, man tad bišķi jāatgriežās pie manas vēstures. Zini, kā es pabeidzu Pļaviņu vidusskolu. Es vispār pats no laukiem tādiem. Maziņas pilsētiņas starp Rīgu un Daugavpili, jā. Atnācu uz Rīgu mācīties ķīmijas fakultātē, 2 gadus mācījos, pēc tam sapratu, ka jā, tas bija 91. 93. gads, pēc tam 93. gadā es izdomāju, ka nē, tomēr vajadzētu uz ekonomistiem iet. Tur bija vairāki apsvērumi un tur mazāk vajadzēja mācīties, vairāk brīva laika bija un es varēju paralēli strādāt, jo tajā brīdī gan grūts bija finansiāls stāvoklis, gan mātei, gan tēvam, neviens nevarēja baigi palīdzēt un līdz ar to vajadzēja pašam, man pirmais darba vieta bija Interpegro veikali apsardzē. Jā, es stāvēju tur diennakti 24 stundas, tur Matīs ielā, tepat Interpegro veikals bija. Un pēc tam 2 dienas tev brīvs, tu vari mācīties. Tā es tā kā strādāju. Pēc tam ofisos Vecrīgā es strādāju, jā. Un no ķīmijas fakultātes man bija paziņa, kur atnāca vienu dienu un saka, klausies, pietiek tev tur apsardzē strādāt, nāc pie manis, es te biznesu kaut kādu sāku taisīt. Nekāds viņai tajā brīdī nebija, viņai tikai bija vēlme kaut ko darīt. Tu esi grāmatvedis, tu man tieši grāmatvedībā palīdzēsi. Jā. Es atnācu pie viņas, jā, un viņai bija kaut kāds birojs Vecrīgā, kaut kā viņa tika pie viņa un kā izrādījās, bija kaut kāds telefons un nenormāla enerģija kaut ko darīt. Bet mums bija nenormāls ierobežojums tajā brīdī, jo mēs nerunājam gandrīz neviens angliski. Līdz ar to mēs nevarējām kaut kādu biznesu taisīt uz rietumu pusi, mēs varējām tikai uz austrumu pusi. Un tad visi tajā brīdī kaut ko tirgoja. Un mēs sākam meklēt iespējas, kā tirgot tur Norvēģiju, nezinu, tur zivis, Latvijas konserves un vēl kaut ko.
Un situācija bija tāda, ka likās, ka nekas nesanāk. Bet viņa neatlaidīgi tur gāja un teica, daram. Nu, un kaut kā viss tas salikās, ka atradās kaut kādi partneri Maskavā, atradās kaut kāda iespēja piegādāt tās konservas no Baltijas, no Latvijas uzņēmumiem. Jā, un pirmais biznes bija tirzniecība uz Krieviju konservas. Un principā tur no nulles vai mīnusā, kā es tev teicu, kad tu stāvi pie McDonalda un domā būt forši nopirkt kaut ko tur līdz brīdim, kad tev jau tur kaut kā $1000 parādās, nu tur burtiski tā pusgads. Ja. Nu, un pēc tam 98. gada krīze, un mēs tur laikam pa 4 mums bija apgrozāmie līdzekļi kaut kur 2 miljoni, tajā brīdī jau principā viss tā mūsu nauda. Nu, kaut kādu 500 000 mēs katrs nopelnījām, bet tas viss bija precē. Un kurs nokritās tur no 6 rubļiem tur uz man liekas, 18. brīdī reiz 3. Nu, principā tie 2 miljoni pārvērtās burtiski tur dažos mēnešos, tur dažos simtos. Nu, respektīvi, mēs norēķinājāmies ar visiem un izgājām no tā biznesa ar 25,000. Un toreiz es pabeidzu universitāti vēl, jo pabeidzu 97. gadā, bet diplomu tikai uzrakstīju 2000, jo nebija laika. Un tad, principā, kad mēs visi tur nokārtojam ar to iepriekšējo biznesu, es aizbraucu gadu uz Ameriku un pavadīju gadu Amerikā. Jā, un tad sapratu, ka jātīstās, jāmācās, jāiet uz priekšu un jādomā, nu, teiksim, jāgulda savā izglītībā. Jo tajā brīdī man likās, ka pēkšņi tu nopelni naudu, liekas, ka viss tev sanāk, bet kad tu viņu pazaudē, tu atgriezies tādā realitātē. Un nākamais darbs, ko es atgriezos no Amerikas, jo Amerikā neredzēju iespēju palikt, jo valoda bija ļoti vāja. Un strādāt tur par kurjeru vēl celtnieku visu savu mūžu es negribēju un atgriezos atpakaļ. Un nākamais darbs man tieši pavisam nejauši trāpīju nomas uzņēmumā kā finanšu direktors. Un tad nākamā alga man bija 350 lati laikam tajā brīdī. Jā. Tas ir $500, ar ko es sāku savu kā finanšu direktors. Tas jau man diezgan maz, ne? Tas nebija tā laikā arī maz. Tajā laikā bija maz, bet es izaugu tur diezgan ātri tajā algā, jo es ļoti daudz strādāju un attīstīju no nulles to uzņēmumu. Kā sauc to uzņēmums ar citu? Tas uzņēmums arī, kā es tur tiku, interesants stāsts. Es gāju uz vairākām intervijām tajā brīdī, un tā kā priekš kruta darba man tomēr zināšanas bija pa vāju tajā brīdī, gan valodas, gan kopējās, jā, tāpēc es arī pēc tam iestājos Rīgas biznesa skolā. Jā, un es staigāju uz vairākiem konkursiem, es tiku uz finālu uz Latvenergo, ne Latvenergo, Lattelekomā. Kaut kāda departamenta vadītājs, un man tur rīt jāiet uz to fināla interviju. Tur, nezinu, varbūt 2 cilvēki palika vēl kaut ko. Un te man zvana tā uzņēmuma Viatech uzņēmuma sauca. Jā, tagad vairs tāda nav. Zvana direktors, saka, es tevi darbā pieņēmu. Es saku, come on, kā tā? Viņš saka, tev rīt vai parīt tur pirmā diena, darba diena, un tev jāizbrauc uz Somiju. Tur grupas uzņēmums organizē apmācību finanšu direktoriem, un tev tur jābūt. Es saku, es tur tajā dienā, man Lattelekomā jāiet finālā. Viņš saka, nē. Es saku, točno viss sarunājam. Es neredzēju nevietu, es neredzēju, nē. Bet es atcerējos viņu, jā, un viņš man kā cilvēks ļoti, ļoti patika. Mēs joprojām ļoti labi komunicējam ar viņu, un viņš ir super speciālists arī savā jomā, jā. Un viņš saka, aizbrauc tur, paņem naudiņu ceļam. Tā es iepazinu savu pirmo nākamo partneru Storenta Andri Bisnieku. Es aizbraucu pie viņa, paņēmu tur kaut kādu naudiņu, lai ar ko būtu aizbraukt uz Somiju. Un tā man bija pirmā darba diena Somijā, uzņēmuma Viatech, tad viņš saucās un sanāca tā, tāpēc, ka viņš pieņēma citu finanšu direktoru, tas atnāca 2 dienas nostrādāja, paskatījās, ka jāstrādā konteinerā. Tas ir, lai saprastu, tas ir metāla sienas pa ziemu.
Tur ir ledus glāzē, pa vasaru ir karstums 3,5, 40, tā ārā pagalmā Krūzes ielā. Tepat ir peļķe tāda, kuru nevar apiet. Jā, viņš paskatījās pāris dienas un pateica, nē, es te nestrādāšu. Jā. Un aizgāja prom. Viņam vajadzēja to uzņēmumu tikko nopirka Somi, un viņam obligāti vajadzēja nosūtīt finanšu direktoru. Mēs toreiz visi bijām direktori. Man bija 27 gadi, un es jau biju finanšu direktors. Viņam arī bija 27 gadi, viņš bija direktors. Jo iepriekšējā paudze, saprot, nebija spējīga paņemt tādus amatus, kas bija tajā laikā iespējams. Jā, un visos jaunos uzņēmumos, principā, ko pirka ārzemnieki, bija jauni direktori tur zem 30 tajā laikā. Un tā es tiku tajā uzņēmumā. Es aizbraucu 3 dienas, mācījos Somijā, ko viņi grib tur no finanšu direktora. Atbraucu atpakaļ. Man paveicās, ka arī no nulles man vajadzēja visu taisīt, visu to finanšu uzskaiti, visu darīt no nulles. Jā, es uzņēmos. Pirmos 3 gadus nebija nevienu dienu atvaļinājumā, un varbūt dažas sestdienas, svētdienas bija brīvas. Jā, 3 gadus es strādāju non-stopā, kamēr es tur sakārtoja lietas tajā uzņēmumā, bet tas bija ļoti labs laiks, pieredzēju, tā kā uzkrāt. Es aizgāju mācīties, es mācījos angļu valodu tajā laikā, es iestājos Rīgas biznesa skolā. Tas bija tāds laiks no 2001. Līdz 5. kad es uzkrāju to bagāžu un principā sevi gatavoju tam, lai vienā brīdī dibinātu kaut ko savu, lai saredzētu to iespēju, kā es tev teicu. Un tā iespēja parādījās, un tā iespēja atnāca. Mans partneris pirmais, viņš bija direktors nomas uzņēmumā diezgan lielā te Latvijā, un es biju otrajā uzņēmumā kā viņa vietnieks un finanšu direktors. Viņš atnāca, saka, klausies, te uzņēmums pamainījās, tur arī Somu vietā palika Zviedri īpašnieki. Tur daudzas lietas pamainījās tajā uzņēmumā, varbūt tā kā ir laiks kaut ko savu taisīt. Viss, biznesa plānu uzrakstīju un staigāju uz Greenfieldu, meklēju naudu. Bija Greenfields tā laikā? Greenfields tas uz nulli. Nebija nekā. Principā mēs ejām un pārdevām paši sevi, savu pieredzi un teicām, ka mēs esam forši džeki, jā, kuri uztaisīs nomas kompāniju, bet mums tikai bija mūsu track rekordā pieredze citā konkurējošā uzņēmumā. Un tur jau vai tas bija mūsu sasniegums, vai tur, nezinu, Somi mums pastāstīja, vai Zviedri kā to taisīt, neviens jau nevarēja to pateikt, jā, tajā brīdī. Bet, ļoti liels nopelns šajā visā arī bija. Es, kad mācījos Rīgas biznesa skolā, viņiem bija tādas lekcijas organizēja, kad atnāca arī veiksmīgi, tagad tu to online dari, toreiz Rīgas biznesa skolā gāja uzņēmēji, kas kaut ko bija jau uztaisījuši uz to laiku un stāstīja, kā viņi to darīja. Ja? Un atnāca Andris Kazlovskis no depo, un viņš prezentēja, kā viņš atrada naudu, kā viņš principā sāka depo veikalus. Un beigās visinteresantākais sanāca tas, ka es uztaisīju biznesa plānu, mēs ar manu partneru pirmo Andri Bisnieku apbraukājām Norvēģijas, Zviedrijas, kur mēs tikai nebijām, meklējām to naudu pirmo, lai uzstartētu Storentu. Beigās satikos ar savu paziņu šeit, kas tieši konsultēja tos venture kapitāla uzņēmumus, jā, juriste, iedeva viņai biznesa plānu. Viņa saka, kāpēc tu jautāji? Es saku, gribam paši taisīt. Ir biznesa plāns? Ir. Viņa paņēma biznesa plānu, iedeva, un tieši sanāca, ka viņa zināja to pašu investoru, Jon Heidī Gudmundsons, kas mums bija pirmais investors Storentā, un liels paldies viņam, cepuri nost, tas ir cilvēks ar lielu burtu. Jā, viņš noticēja mums un principā ielika 4 miljonus mūsu equity. Mēs katrs pa 500 000 tajā brīdī ielikām. Man atkal paveicās, man nopirku dzīvokli Zolotūdē, viņam cena izauga tur no 4. gada līdz 8. tur gandrīz 5 reizes. Iekīlāju dzīvokli, aizņemos visur pa pasauli, jā, un uzstartējām biznesu 8. gadā, aprīlī. Septembrī atnāca krīze. Jā. Aprīlis, maijs, jūnijas, jūlijas. Mēs tikko nopirkām iekārtas pa 9 miljoniem, atvedām šeit, un celtniecības tirgus tā, vienkārši kā raķete uz leju, saprot?
Nu, un toreiz paldies Janam, viņš noticēja, viņam bija konsultanti, kas arī viņu konsultēja tajā brīdī, palīdzēja, tā kā pieskatīja mūs. Finansisti viņi tā kā, piegāja kā pie grāmatā ir rakstīts, labi, jānofiksē zaudējumus un viss, un tā kā, beidzam stāstu, bet Jans, viņam toreiz, man laikam, jau bija pāri 60 gadi. Es nezinu precīzi. Viņam bija daudz gadi? Jā, viņam bija daudz gadi. Viņš saka, es savā dzīvē redzēju 11 krīzes, jā. Es ticu šitiem džekiem un viņi izrulēs. Okay. Ko par to naudu varēja nopirkt, lai uzsāktu nomas biznesu? Cik daudz ierīces jūs nopirkat? Mēs nopirkām pa 9 miljoniem ierīces, jā, aptuveni pašā startā, bet mēs dabujām finansējumu no bankām, jā, un mums arī no pirmās dienas palīdzēja, toreiz tas bija Nordea, jā. Jo viņi jau zināja mūsu no iepriekšējo uzņēmumu, un principā mēs pirkām lielo tehniku pamatā, kur mēs varējām dabūt līzingus. Jūs jau uz līdzību viņi pirkāt? Jā, un to naudu mēs izmantojam pirmām iemaksām, apgrozāmiem līdzekļiem, lai vienkārši uzstartētu to biznesu sākumā, kad vēl nav vispār apgrozījuma nekāda. Principā, vēsturiski mums pirmais gads laikam bija 500 000. Jā, ienākumos, jā. Bet cik ierīces jūs varētu nopirkt par tiem 9 ar kaut ko miljoniem? Diezgan daudz, pacēlāji vidēji maksātu, labi, tur kādi skatoties kādu no 10 līdz 140 000, mēs nepirkām tur visdārgākos, jā, teiksim. Jā, bet tas ir normāls flīts, ar ko mēs uzstartējam, bet skaidrs, tu nevari nomas biznesu uzsākt vienkārši ar domu, es tagad nomāšu kaut ko, tev jānopērk to tehniku, kamēr tev nav tehnikas, tu neko nevar izdarīt. Jā, tāpēc tavā biznesā ir ļoti forši tas, ka nevar ienākt jauni konkurenti, jo viņiem vajag miljonus. Nāk. Miljonus vajag, bet nāk tāpat. Jā. Nāk noteikti kaut maziņie, kas tur par divām... Cenas samazinājās visur celtniecībā pēdējo 15-17 gadu izauga, 2-3 reizes cenas kā uz ko, jā. Mūsu biznesā 2 reizes samazinājās cena pret 8. gadu uz nomu. Okay. Kā jūs tikāt cauri? Tāpēc, ka ir overcapacity, tāpēc, ka ir ļoti liela konkurence. Jā? Jā. Un tāpēc tas ir. Tā kā, tā mēs uzstartējām un tā mēs sākam attīstīties. Kā jūs tikāt cauri tam periodam, kurš bija, acīm redzot? Tu zini, arī izgudrojam tādas lietas. Mēs sākam pirmkārt ļoti agresīvi. Pirms tam, ka mēs sākam to biznesu, tajā biznesā nebija aktīvās pārdošanas. Kā tādas. Jā, pirms jums? Jā, pirms mums, okay. Jā. Okay. Un principā mēs pieņēmām cilvēkus, kas aktīvi gāja. Es pats gāju uz projektiem un pats piedāvāju servisu celtniekiem. Pirmos 1,5–2 gadus es braukāju kā pārdevējs un pats piedāvāju savu servisu klientiem. Jā, es gāju, neskatoties to, ka pārdošana nav spēcīgāka mana pusē. Man liekas, tev labi, uzreiz mēs jau tādā reakcijas. Jā, bet mēs gājām un pārdevām ļoti agresīvi. Iepriekš bija tā, ka citi nomas uzņēmumi konkurējošie, viņi vēra nomas punktus, tur bija customer service, un viņi sēdēja, gaidīja klientus, kamēr viņi atnāk. Viņi izmantoja ļoti daudz reklāmas ārējās, lika tur uz fasādēm, uz žogiem, uz konteineriem, tiem, kas objektos izmantojās, jā, lika kaut kādu radio reklāmu tur, un gaidīja tos klientus, kamēr viņi atnāk. Respektīvi, viņi nemeklē tos līdus paši, viņi gaidīja, kamēr cilvēki atnāk. Un mēs izmainījām to, un tagad, principā, viss strādā ar aktīvo pārdošanu, visi konkurenti, kurš vairāk, kurš mazāks, kur daži tikai key accountiem, bet mēs arī segmentējam klientus, mums ir ABC klienti, tur visiem ir savs menedžers, bet tur customer service viņu pieskata vairāk ar telefonu zvaniem tie ir tādi mazie klienti, kuriem nav savu menedžeri, kuri ienāk. Bet, kad mēs uzsākam biznesu, mums katram klientam bija savs menedžers. Ja? Okay. Tas ir numur 1. Numur 2, tajā laikā mēs arī saskatījām iespēju, ko mēs darījām. Mēs piedāvājām visiem celtniekiem, jo visiem bija problēmas liels. Okay. Un bankas sāka ņemt ļoti daudz to tehniku nost. Viņi nevarēja samaksāt. Jo nevarēja samaksāt. Jā, līzinga maksājumus. Un mēs atnācām un piedāvājām tirgu tajā brīdī Mēs paņemsim jūsu traktoru, iznomāsim savu klientu un
sadalīsim, sasplītosim ienākumus. Mēs tev atdosim 70%, 30% paturēsim sev, tāpēc, ka mēs to darījām. Bet tev tie 70 pietiks, lai tu samaksātu savu līzingu bankai, un tev banka neatņemtu. Un principā mums bija flīts sākumā 9 miljoni, savs, ko mēs nopirkām, un gana ilgi vēl bija tie 9-10 miljoni, bet burtiski tur dažu gada laikā viņš dubultojās ar to, ka mums tās trešo personu tehnika palika tikpat daudz, cik savējā. Un jā, mēs uz viņu nepelnījām. Principā tur gross profit 2 reizes mazāk, ja ne vairāk. Ja? Bet mēs dēļ tā, izmantojot šito, teiksim, pieeju, mēs izdzīvojam. Un mēs nenobankrotējam. Jā. Jā, jo tev jāmaksā arī par saviem līdzekļiem. Jā, man jāmaksā. Nē, tur tāds periods bija, kad arī bankas gāja pretī, un mēs arī sarunājām ar bankām, viņi noticēja, mums bija kaut kāds grejs periods, kad mēs nemaksājam tur pamatsummas, bet tikai maksājam procentus, bet, dažas bankas tajā brīdī paprasīja personīgos galvojumus. Ja tu paskatīsies manu kredītu vēsturi, teiksim, pieejamo, jā, tu ieraudzīsi tur, 100 lapu kredītu vēsturi, jo es katru traktoru galvoju personīgi. Jā, tajā brīdī. To es saprotu. Man ir tāds arī biznesa partners, tātad Matīs Ansvils. Viņš arī saka, ka nāk prasa naudu, ko tu pats galvo. Kur tu tā kā show what you risk yourself. Visi prasa piķi, bet viens nav gatavs kaut ko prasīt. Tajā brīdī, kad mēs startējām, mēs galvojam paši ar sevi, tu principā galvo ar visu savu īpašumu, ar visu, kas tev tajā brīdī ir. Tāpēc, ka, zin kā, tā bija visa mūsu dzīve, un man ir parādu tik daudz, ka man ir ģimene, man ir tikko piedzimis dēls. Pēc tam man, 9. gadā man 12. meita piedzima, pirmā, otrā man piedzima 20. gadā, un tu jau saproti, tu nevari, Tu nevari nofēlot vairs. Viss, tev nav chance, nav variantu. Ja tu nofēlos, un tu strādā 24/7, tu dari visu, lai izdzīvot tas biznes, un lai virzītos uz priekšu. Un tāpēc tā, zin kā, ja visu laiku darīt, tas rezultāts arī atnāks agri vai vēl. Skaidrs, ka tev jāsaprot, ko tu dari. Skaidrs, man ir viegli strādāt, jo es esmu finansists, es neko nedaru, kamēr es neredzu ciparus. Ko tu domā? Šeit ir ļoti svarīgi. Daudziem cilvēkiem ir labas idejas, superīgas. Bet neviens nemāk pēdējā laikā, zin kā, man dēls atnāk un saka, man ir biznesa ideja. Es saku, super, uztaisi man biznesa plānu, un tad mēs parunāsim. Ja? Un biznesa plāns manā izpratnē tev jāsaprot. Tev jāuztaisa peļņas zaudējuma aprēķina, tev jāuztaisa bilants, tev jāuztaisa savu naudas plūsmu, tev jāuztaisa minimums 3 gadus uz priekšu, kā tu to redzi. Tev jāsaprot, kas tev ir klienti, tev jāsaprot savi competitive advantage, vai es ticu vai neticu viņos. Saprot, un zin kā, ja tur cipari iet, tad var domāt par to biznesu. Daudzi atskrien un pasaka, man super ideja. Jā, bet tu kaut ko parēķināji, bišku? Nē, es neko nerēķināju. Jā, tu saproti, vispār tas biznes var būt profitabls. Tu vari to klientu dabūt. Tu vari viņu nosarvēt tā, lai tev arī paliek vēl kaut kāds profits. Nē, es to nerēķināju. Jā, teiksim, jāmāk rēķināt. Saproti, manā izpratnē, jebkuram uzņēmējam, ja tu uzsāc savu biznesu, tev jābūt pamat izglītībai finansēs. Tev jāsaprot, kas ir peļņas zaudējuma aprēķins, tev jāsaprot, kas ir bilancē, kas ir naudas plūsma. Lai tu gada pārskatu, jebkura uzņēma gada pārskatu, tu vari atvērt un saprast, kas ar to uzņēmumu notiek. Man pietiek, 5 minūtes paskatīties uz gada pārskatu, es tev uzreiz pateikšu par to uzņēmumu pamatlietas, jā, teiksim. Un tas man palīdz. Es nekad nepieņemu lēmumu, ja man nav priekšā cipari. Jā. Un tāpēc, ka es esmu finansists, es grāmatvedis pēc izglītības pirmās, bet tajā pašā laikā pietiekami traks, lai taisītu savu biznesu. Un vēl ar to visu, ko tu man pateici. Un ne jau tādu vienkāršu biznesu, tas jau tās diezgan riskants biznesu. Zin kā, noma man pilnīgi nejauš. Tas varēja būt jebkurš biznes, kur es trāpītu strādāt 2001. gadā, kas mani paņēma darbā. Toreiz mani Harijs Čīka paņēma darbā. Paldies viņam, es esmu nomā. Jā. Bet principā, zin kā, tajā brīdī man bija viena alga, jā, man vajadzēja darbu, pēc tam es sāku krāt to pieredzi, sāku krāt savu kompetenci un sāku saprast, kur es varu virzīties, jā, ko es varu darīt. Un šajā biznesā arī to, kāds ir šobrīd
Storens. Nu, es neizdomāju vienā dienā, ka man jāiet uz to inovācijām, digitalizāciju, uz online, jā, ka tas būs tāds competitive advantage, ar ko atšķirsies. Tas atnāca tā kā, diezgan ilgā laika periodā. Jā, tie pagāja kaut kādi 11 gadi, 10 gadi, kamēr es sapratu, kur jāvirzās. Jā. Sākumā mēs mēģinājām darīt tā kā labāk nekā konkurenti, agresīvāk, bet tā digitalizācija bija no paša sākuma. Mums pirmā lapse parādījās 2010. gadā, kur mums jau klientiem bija savs kabinets, kur viņš varēja redzēt online, jā? Jā, varēja ieiet online un redzēt visu. Tā reklāma uzliesmīgi. Man investori, pieņemsim, jebkuri, kas gāja, varēja redzēt, pieņemsim, Storent ciparus online. Ja? Tavus ciparus, domāju. Manus ciparus visus. Man super transparencija ir grāmatvedībā. Man no pirmās dienas auditē Big Four. Ja? Mums auditēja pirmais bija Deloitte, tagad KPMG. Mums ir, tā kā mēs strādājam starptautiskā uzņēmumā, mēs no pirmās dienas būvējam starptautisko uzņēmumu. Sākot ar to, kāda ir grāmatvedības uzskaita, sākot ar to, kādi ir biznesa procesi. Mēs uzreiz būvējam ne lokālo maziņo spēlētāju, mēs uzreiz būvējam starptautisko kompāniju. Jā, tas mums izmaksāja dārgāk, bet ilgtermiņā labāk. Reku arī tavs ceļojums izskatās, apmēram. 2008. gada. 2000 rekrutē ir kaut kāds tāds bišķiņ no 3. līdz 15 bija. Es tāds varbūt tāds negāju uz augšu. Tad pirmā bija Somija un tad Zviedrija. Jā, Somijā mēs nopirkām uzņēmumu. Uzreiz? Jā, uzreiz nopirkām. Kāpēc bija tāds lēmums pirkt uzņēmumu, nevis pašiem mēģināt ietirgoties kaut kādā iekšā? Tu zini, jāiet jaunajos tirgos, ieiet skaidrs, ka ja ir normāls targets, labāk pirkt uzņēmumu. Vai nu jābūt stiprai komandai, kura uz starta zina to tirgu vietēju. Jo biznes tāpat ir lokāls. Mēs esam starptautisks uzņēmums, bet attiecības ar klientiem ir ļoti lokāls. Bāzētās uz iekšējām attiecībām konkrētā valstī. Saproti? Tev jārunā tajā valodā. Tu nevari atbraukt uz Zviedriju, runāt angliski un iznomāt viņus. Nestrādā tas. Kā tu viņus pirki? Tas ir all cash deali vai kāda ir tā pirkšana? Šitajā gadījumā tur pašam bija uzkrāts finanses, tu varēji viņus nopirkt? Te mums tajā brīdī palīdzēja fonds, kas mums bija iekšā. Jā, darbīja private equity. Viņi aizdeva naudu, lai mēs viņus varētu nopirkt. Bet tur arī ir interesants stāsts. Jā, tur tā kā. Tā izaugsme, ko mēs redzam no 2015. līdz 2018. Tas ir dēļ tā acquisition vai tas ir dēļ kā? No 15. līdz 18. Jā, tur bija 2 acquisitioni. Tur viens acquisitions bija Somijā un otrs acquisitions, redzi, augšā ir. Mēs nopirkām otro lielāko spēlētāju Latvijā, Kramo. Tagad viņi atgriezās atpakaļ. Jā, 2 gadi atpakaļ, jā. Jo viņus nopirka Boils, tāds otrais lielākais Eiropā uzņēmums ar 1,5–6 miljārdi apgrozījuma. Viņš nopirka visu Kramo. Viņš Kramo ir ļoti spēcīgs uzņēmums Nordikā un Baltijā un Austrum Eiropā bija, Polijā. Tur. Lielākie tie konkurenti, jā. Tur mēs viņu nopirkām tajā gadā un principā mēs kļuvām numur 1 Latvijā. Šobrīd mēs esam numur 1 ar 19% Latvijā. Mēs zinām apgrozījumu, mēs ņemam savus konkurentus visus. Tādā veidā tu to pasaki, jā? Mēs saskaitām viņus visus kopā un izrēķinam, cik aptuveni tur tā daļa, kas nav pie mums, kas vēl kaut kur. Cik ir Latvijā liels nomas tirgus tehnikas būvniecības? Kopējais Baltijā ir kaut kādi 400 šobrīd, 300, es tev precīzi neatbildēšu, pie 400 miljoniem Baltijā šobrīd 308. Tādas to pasaka, jā, vienkārši visi uzņēmumi, kas nodarbojas ar šo lietu, cik viņi apgrozījums. Baltijā. Un tas ir tas tirgus. Jā. Kas ir tavu padomu ieteikumu, kā latviešu uzņēmumi arī spēt iziet uz Lietuvu, Igauniju, citiem tirgiem, kas jāņem vērā, par ko jāsāk domāt, pilnīgi citas lietas, kas ir tur? Zini, jāsāk domāt par kultūrālām atšķirībām, un tas ir ļoti būtiski, kad tu ej uz jauniem tirgiem. Ar lietuviešiem varbūt mums ir mazākas tur kaut kādas kultūrālās atšķirības. Jā, ar Igauniju ir lielas, ar Somiju, Zviedriju vēl lielākas. Jā. Mums cita pagātne, cita vēsture, cita darbinieku attieksme pret darbu, citi uzskati, kas ir normāli, kas nav normāli, jā, teiksim, darba kolektīvā,
ja Latvijā pieņemsim, tur pilnīgi ok, pēc darba laika kāds tev var uzvanīt, un tu vari kādam, jā, tad, teiksim, tur Nordikā, tomēr tur life, work balance, tur tāds diezgan strikts, jā. Man tur būtu grūti. Jā, redzi, jā, un pieņemsim Amerikā atkal, tur savādāk, jā, tur ir savādāk. Tur vairāk līdzīgi kā mums, jā, viņi atvērtāki, viņi, tas uzņēmums, ko mēs noskatījām, jā, tur arī 2 džeki, tur cepuri nost, vienam 40, otram 60, super eksperti vietējā tirgu, jā, bet, tiešām, tādi smagi strādātāji. Kāda ir tā stratēģija ieiet arī Amerikas tirgu? Kas tas tāds ir plāni pastāstīt? Jā, man ir doma ieiet Amerikas tirgu. Principā šobrīd mēs arī izlaižam bondus. Tieši viens no iemesliem arī ir tas, lai ieiet Amerikas tirgu. Mēs parakstījām nodomu protokolu. Jau Amerikā, jā, mēs gribam iegādāties 70% viena uzņēmuma daļas, kas strādā Teksasā, aptuveni 12 miljoni apgrozījums, bet ļoti laba rentabilitāte, tur 7,5 EBITDA, 7,5 un 12. Jā, wow. un 4, gandrīz 4 profits. Es saku, cenas Amerikā aptuveni 2 reizes lielākas nekā mums te Baltijā un Nordiku valstīs. Tur ir milzīgs tirgus, mazāka konkurence, un Amerika, lai tev saprast, viņai ir 60% no visas pasaules tirgu. Nomas biznesā. Nomas biznesā, jā. Viena valsts 60%, vispārējās valsts tur 40%. 75 miljārdi bija pagājuši gadu, un izaugsme bija vairāk pa 8% Amerikā vienā gadā. Kāpēc tā kultūra tāda, ka viņi paši nepērk tehniku būvnieki, vai kāpēc tā ir? Es domāju, tas ir pirmkārt ir piedāvājums, jā, ko var nodrošināt vietējie nomas uzņēmumi. Mums arī celtnieki daudz vairāk pirka, kamēr nebija nomas uzņēmumi. Jā? Viņi paši jau pirkt, jau variants. Tāpēc, ka nav tehnikas. Tu sāc piedāvāt, viņš domā, ok, es šito varu nepirkt, jā, es varu šito nomāt, jā. Jā, un otra lieta, ekonomika ir milzīgi projekti, milzīgi būvniecība. Salīdzinājums. Man vidējais nomas termiņš 3-4 dienas. Tur vidējais? Jā. Šo maz ir. Tur ir 3 mēneši. Jā, tad arī tev vieglāk biznesa taisīt. Saproti, man viena iekārta iet uz objektu, tur vidēji iet 10 iekārtas uz vienu objektu uzreiz. Saproti, man, lai dabūtu tos 3 mēnešus, man 10 reizes jāizdot, jāsavāc tehniku, jāapkalpo viņu, jānotīra, jāizlabo kaut kādas problēmas, jā, un jāiznomā atkal. Tādā ziņā mums ir daudz sarežģītāks tirgus un grūtāk strādāt. Jā. Bet toties mēs daudz tādos, ja būtu labi, pieņemsim Amerikā, viņiem diezgan labas rentabilitātes, viņi nefokusē uz to efektivitāti, uz vēl kaut ko. Jā, man pieņemsim 2020. gadā bija 290 darbinieki un 42 miljoni apgrozījums. Tagad mums ir 250, pat nedaudz zem, un 47 miljoni apgrozījums. Jo mēs domājam, kā efektīvāk strādāt. Nevis jo man ir viena no lielākām pozīcijām ir algas, jā, cilvēku algas. Jā. Jā. Un tur mēs arī diezgan daudz ko mainām. Mums, pieņemsim, ir tāda, mēs saucam high performance culture. Jā. Mums ir alga piesaistīta pie cilvēka rezultātu. Ļoti līdzīgi kā tev Andris Brušs te kaut kad stāstīja no Intraka arī tavā intervijā. Ja? Mums ir pamatalga arī atkarīgi no tā, cik cilvēks apgroza un kādi viņi KPI ir. Viņam ir bonusi, arī atkarīgs no rezultāta. Viņam ir gada bonus, kas arī atkarīgs no rezultāta. Un principā visiem, gan pārdevējiem, gan customer servisiem, gan mehānikiem, jā, teiksim, tur vairāk arī kompetences un zināšanas. Katram savi kritēriji, bet principā mēs stipri mainām to kultūru pēdējos 2 gados, ka cilvēks, ja viņš strādā smagi, viņš saņem, teiksim, daudz un atnest labus rezultātus, viņš saņem lielāko, teiksim, industrijā algu. Teikšu tā, ja mēs paņemam vidējo algu, tad viņiem X2, jā, tiem labākiem no top. Mēs ņemam pētījumus, jā, un skatāmies, cik tie top 10% pelna, jā, katrā pozīcijā. Un principā no tās algas, ko pelna top 10, mūsēji iet super stāri, kā mēs viņu saucam, pelna gandrīz 2 reizes.
Kas ir tā motivācijas sistēma, ko tu esi atradis, kas strādāja? Tu teici, tā kā mēneša bonus, ceturkšņu gada bonusi. Kāda ir tā loģika? Varbūt tur ir ļoti tāda, nav sarežģīta, nav komplicēta. Mums ir programma, cilvēks atvēra katru dienu savu kompu, viņam dashboardā uzreiz ir viņa targeti. Kur viņš atrodas savos targetos. Ja? Cik viņam jābūt apgrozījumam, cik tur apkalpotie klienti, cik tur vizītes, cik tur tas, šitas, jāteiksim, ļoti stingri tie KPI. Lai tev saprastu, mūsu uzskaites līmenis ir tāds, ka mēs varam katram urbim dabūt peļņas zaudējumu aprēķinu atsevišķi. Par izdomātu urbi. Jā, par katru individuālo tehniku mēs varam dabūt gross profitu par katru konkrēto. Un ja mēs gribam arī dabūt pilnu ar alocētiem overheadiem, mēs pat to varam dabūt. Jā, uz konkrēto urbi vai traktoru vienalga. Forši. Tas ir tāds līmenis, detalizācijas. Es gribēšu redzēt šo visu. Tas tāds detalizācijas līmenis. Jā, un mums arī jau šodien ir 2. aprīlis. Es jau aptuveni zinu savu apgrozījumu aprīlī. Es jau taisu forecastu uz esošās informācijas, kas man ir. Uz esošiem projektiem, izsniegšanām es jau taisu estimācijas aprīli, lai proaktīvi kaut ko uzlabotu kaut kādā konkrētā vietā, valstī vai pilsētā. Tā mums arī pārdošanas komandu. Mēs arī redzam projekciju pa katru dienu, cik mums ir projekcija, cik ir jau uz šo mēnesi, kāds ir tas pace. Katram menedžerim mēs arī redzam to. Arī mums līdzīgi kā tev. Arī tāds katru dienu to redz un var sekot līdzi kaut kādiem rezultātiem, datiem. Jā, bet kas tev ir slikti, ka tev ir Excelī? Tev vajag izdomāt, kā to automatizēt, lai tur pēc iespējas mazāk cilvēku darba ir. Jā? Jā. Nu jā. Saproti? Man ir diezgan automatizēts, bet man ir viens cilvēks, kas tur pieliek to, kura maksājums tas bija, zini? Viņš noslēdz darījumu, ka ienāca maksājums bankā, bet no kā viņš ienāca, zini? Tas man ir viens cilvēks. Jā, viņš ienāk automātiski maksājums, vai ne tur spreadsheetā, bet man cilvēks ieliek to. Nē, tas arī ir tas. Tu nevari, tev arī tavā biznesā efektivitāte, saproti? Jā, protams. Nav citu variantu. Protams. Mēs arī, mums ir vairāk idejas. Man ļoti zinu, kur viena lieta man patikusi no motivācijas sistēma, ka es ieviesu, man ir cilvēki, kas runā tikšanās. Un viņiem ir, protams, pamatalga plus procentu no naudas savāktās. Katru reizi, ja tu savāc vēl pa 10,000 vairāk, ir vienkārši procents mainās. Paliek lielāks procents. Tu vari atnākt droši pie mums, kad tev būs laiks, tev noprezentēs, parādīs, kā mēs strādājam. Mums ir, nav vienkārša sistēma, bet viņa arī nav pārāk sarežģīta sistēma, bet kas ir plus, viņa online. Saproti, viņa automātiski viss tas notiek. Es būšu te. Tu man tā pateici. Tu man tagad tā, ja lūdzu, es jau pēc mūsu sarunas pierakstīsim to datumu. Es tur būšu. Tā, kas man interesē? Kā izskatās tavā biznesā mārketings un pārdošana šobrīd? Cik ir tie cilvēki, kas tur notiek? Jebkurā gadījumā šobrīd ir aktīva pārdošana. Tas ir tā, kā mēs pārdodam. Jā, teiksim, mēs dabujam līdus. Kāds viņus dabū? Dažādi pamatā paši pārdevēji, customer service ievada sistēmā līdus. Jā, skatās, kādi projekti ir, dažādas datubāzes, kur mēs dabūjām arī tos visus apstiprinātos projektos, plānotos projektus celtniecības. Un mēs mēģinām automatizēt. Dažās valstīs to var automatizēt un dabūt automātiski kaut kādus līdus. Dažās valstīs nevar to dabūt automātiski. Jā. Bet tur sākās ar līdiem, un pēc tam tālāk mūsu pārdevēji, customer service, viņi strādā ar tiem konkrētiem klientiem, sūta viņiem piedāvājumus. Un tur atkal man ir, viss ir automatizēts tādā līmenī, ka, pieņemsim, es tev nosūtu piedāvājumu, tu uzspied linku, un tev uzreiz atvērās gros, gatavs priekš tevis online. Un tu tikai pamaini tur datumus, varbūt izvēlies, vajag piegādi, nevajag, cikos vajag piegādi, kad. Un izvēlies ar apdrošināšanu bez un principā uzspied pogu. Tur būtu forši nodemonstrēt, bet saproti, mēs principā esam, es neredzēju nevienu uzņēmumu pasaulē, nevienu pagaidām. Varbūt, ja kāds atradīs, es labprāt paskatītos un iedotu man tādu linku un informāciju, kur tu vari pasūtīt tehniku, parakstīt līgumu, parakstīt izsniegšanas aktu,
pieprasīt atgriešanu, visu uztaisīt attālināti. Tu vari sēdēt te birojā, tev vajag traktoru mājās, nezinu, kaut kādu bobkatu, lai tev kaut kāds celtnieks kaut ko izdara. Tu visu vari izdarīt attālināti. Tev nevajag vispār nevienu uztaisīt zvanu. Ja tu zini, ko tev vajag, ja tev vajag konsultāciju, ko vajag, tad tu piezvani, bet tu dabūsi uzreiz piedāvājumu ar linku, kur tev būs jau konkrēta tehnika ar tiem parametriem, ko tev vajadzīgi. Tas ir tāds hibrīds, online, offline. Un tev tikai vajag tur pielabot kaut kādus datumus un pasūtīt. Ja tu zini, ko tev vajag, tu vienkārši ielagojies un tu pasūti tehniku. Latvijā mums 2003. gadā 50% no apgrozījuma bija caur online. 2003. Trešajā, jā. 4. mums nedaudz nokritās, jo mēs 4. gadā, viņš bija gana smags mums, mēs pārgājām uz jaunām sistēmām. Mēs pārtaisījām pilnīgi visas savas sistēmas, ieviesām jaunās sistēmas, kas ir cloudā. Un, kad tu ieviesi jebkuru jaunu sistēmu, tā man jau bija, laikam, 3. sistēma manā dzīvē. Nu, tas ir tā kā pirmie 3 mēneši, tas ir murgs, pēc tam tu sāc normāli strādāt. Jā. Nu, principā, tagad mēs atgriezamies pie normāla biznesa, bet 2004. gadā mēs, es domāju, pāris miljonus pazaudējām tikai tāpēc, ka mēs ieviesām jaunu sistēmu. Bet toties mēs šodien varam tur uzstartēt Ameriku, principā, tur dažu mēnešu laikā, nostapot savu sistēmu. Cik tev daudz ir pārdevēji? Es tev nepateikšu precīzi skaitli. Principā, zin kā, es vienmēr saku, mums ir katrs darbinieks pārdevējs. Ja? Tā ir filozofija. Principā, es esmu pārdevējs un visi mūsu HQ cilvēki ir pārdevēji. Un pārdevēji ir pārdevēji un customer service un mehāniķi. Saproti, katrs, pat mehāniks, viņš aizbrauc uz objektu, ja kaut kas neiet. Viņš arī ir pārdevējs. Jā, jautājums, kā viņš atrisina to problēmu, kā patīk klientam, viņa attieksme. Jā. Nu, principā, jebkurš darbinieks ir pārdevējs. Ja? Un to katram jātur. Nezinu, debitoru kontrolieri, viņi zvana klientiem, lai samaksā naudiņu, bet man jau klienti nav tā, ka vienreiz es pārdevu un aizmirsu. Man viņam jāpārdod katru dienu. Un es nevaru sačakarēt attiecības ar to klientu. Dēļ kaut kādas naudas man jāmeklē kompromiss, man jāmeklē kā lai viņam ir labi un man būtu labi. Ja? Man jāsaklabā tās labas attiecības ar to klientu. Ja? Un tāpēc es saku, mums principā uzņēmumā, katrs darbinieks ir pārdevējs. Tas man patīk. Zini, man tāda ir tā stigma, man liekas, mūsdienās, tu tur pārdošanā strādā, tu esi kaut kāds lohs, zini, tu nūģis. Man arī tā liekas. Man liekas, tas taču ir vissvarīgākā vispār lieta. Bez pārdošanas taču nekas nenotiek vispār. Nekas nenotiek bez pārdošanas, un pārdošana vissvarīgāk skaidrs tev jābūt produktam. Pakalpojumam, atbilstošam kvalitātei. Tu nevari aiziet un pārdot veco traktoru. Konkurentiem ir jauni, un tu tāpat viņš izvēlēsies tur, kur ir jauns. Ja? Skaidrs, tev jābūt atbilstošam līmenim saviem produktiem. Ja? Tālāk tev ir darbinieku kvalitāte. Tāpat, jebkurā biznesā tas pirmais vissvarīgākais moments, tā ir darbinieku kompetence, zināšanas. Ja? Un tāpēc arī saku, mums strādā eksperti. Mēs mācām viņus, mēs taisam iekšējās apmācības par tehniku, par biznesa procesiem, par pārdošanu. Mēs regulāri. Tas ir katru mēnesi vairāk, ja mums ir savs cilvēks coach, kas māca pārdošanu. Saproti? Braukā un visiem, kas mums onboardingā nāk jauni cilvēki, viņš stāsta, kā mēs strādājam pārdošanā. Ja? Un trešā lieta, kas mums ir, tas ir tehnoloģijas. Bet tā tehnoloģijas nevar strādāt bez darbiniekiem un bez produkta. Ja? Darbinieks numur 1, tas jebkurā biznesā, produkts numur 2, es teiktu, teiksim atbilstoši. Jā, un trešais, tas ir tehnoloģijas, ar kurām mēs šobrīd mēģinam atšķirties no visiem mūsu konkurentiem. Un es teikšu godīgi, es pētīju lielāko uzņēmumu United Rentals, ar ko viņi strādā, kādi viņiem ir risinājumi, kādas viņiem ir sistēmas, viss. Mēs pētījām, un tas uzņēmums, kas mums taisa, kas arī pieder mums Aston Baltic, ja, ar manu partneri 90%, tur vesela komanda strādā pie tā projekta, tur strādā 35 cilvēki šobrīd, ja, in-houseā kaut kādi 11 un kaut kādi 20 cilvēki outsourcētie programmētāji no visas pasaules, var teikt. Ja. Tad restīvi vēl Andrim ir šīdāds biznes, Aston Baltic. Jā. Cik šis biznes tā gadā? 6 miljoni kaut kur laikam. Godīgi sakot. Tas ir IT uzņēmums. Jā, es esmu īpašnieks, es vairāk tiešām esmu īpašnieks un to uzņēmumu attīsta direktors, kas ir
Raitis Svārpstons tāds, tas ir cilvēks, tas ir guru tajā biznesā. Viņam, nezinu, 30 gadi pieredze. Viņš tajā biznesā tiešām Tas vēl tev šitāds biznes. Kas ir šitas? Jā, šitais biznes ir preferenti. Tas ir biznes, kas pieder, meitas uzņēmums arī pieder Aston Balticam IT kompānijai, jā. Tas ir principā Booking.coms priekšnomas uzņēmumiem. Ja tur uzspiedīsi klienti, Kur? Augšā Mums platforma tehnikas nodroši mūsu partneri. Ideja ir ļoti vienkārša. Ja tev ir lieka tehnika, tu vari viņu caur šito platformu iznomāt citiem. Es to sapratu. Tas ir gan priekšnomas kompānijām, gan kaut kādiem celtniekiem, kas gribētu kādreiz iznomāt kaut ko. Papildus ienākumu viņiem. Jā, šitais produkts arī domāts vairāk priekš lielajiem tirgiem. Pa liela mēs viņu Baltijā testējam. Jā, principā tas arī produkts taisās priekš ASV tirgus. Un šeit es viņu testēju Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Un diezgan daudz mums arī atnāk no tās platformas pasūtījumi. Jā. Lielie nomas uzņēmumi pie tā nepievienojās, jo viņi pirmkārt, viņi zina, ka tas pieder man, un viņi negrib atbalstīt tādā veidā, viņi domā Storentu. Bet šitais ir Cargo Points, tas ir arī, principā, ja kāds zina, kas ir Uber Freights, tas ir, labi, Uberu visi zina, jā, tā ir platforma, kas ir strādā pēc tādiem pašiem principiem, bet uz iekšējiem kravu pārvadājumiem. Konkrētā valstī. Jā, ne starptautiskajiem, bet iekšējiem kravu pārvadājumiem. Pieņemsim, Storents organizē 80% savus 70-80% piegādes. Mēs izmantojam Cargo Point. Man liekas, tu esi tāds baigais, arī tehnoloģisks uzņēmējs. Tev ir ne tikai tur fizisks produkts, bet tā tehnoloģija baigas spēcīga. Man patīk tehnoloģijas. Jā, man kādreiz sanāca tā, ka es biju tāda datubāze Access, vai kā viņi saucās Microsoftam. Jā, jā, tas ir Excel, jau kaut kāds savādāks. Datubāžu es atceros. Un es kādreiz, es pat aizmirsu sev, Access, laikam viņš saucās, Access. Un es pats viņā sāku programmēt, un principā es sapratu, ko nozīmē tie pamati tur. Tam visām programmēšanai, datubāzēm un kā tas vispār ir uzbūvēts. Un skaidrs, ka tālāk es mēģināju to visu laiku ieviest mūsu biznesā. Man tiešām patīk tehnoloģijas, es tiešām uzskatu, ka aiz tā ir nākotne. Un šobrīd, ja tu palasīsi mūsu misiju, un vīziju, tad Storentam ir tieši tāda vīzija, un misija. Mēs mēģinam pārveidot nomas nozari, izmantojot inovācijas un pieredzi. Mūsu komanda, kas sastāv no nomas tehnikas ekspertiem, piedāvā modernus risinājumus, kas maksimāli palielina efektivitāti, elastību un ilgtspēju mūsu klientiem. Bet tas nav tikai vārdi. Lielākai daļai kompāniju šitais ir vienkārši uzrakstīts kaut kas. Pārsēt arī. Lai ir. Lai ir, jā. Checkbox jāizdara. Un šeit otrs vīzija. Mēs gribam kļūt par inovatīvāko nomas uzņēmumu pasaulē. Tas ir tas, kur es eju. Tur tā dara, eju uz Ameriku, zin kā uz lielāko tirgu. Tagad es eju uz Ameriku, tāpēc, ka es sapratu, ka tur ir milzīgs tirgus, viena valoda un nenormāls potenciāls tieši priekš visiem tiem produktiem un priekš Storenta, pirmkārt priekš Storenta, un pēc tam ar laiku arī tiem produktiem, ko mēs testējam un attīstam. Ne mēs to dara tas Aston Baltic, tas ir meitas uzņēmumi, tam IT uzņēmumam, teiksim, tie ir IT uzņēmuma produkti. Un viņi to dara. Bet skaidrs, ka idejas nāk no manis, un tās idejas, pamata idejas, tur arī ir ļoti lieli profesionāļi, ar kuriem es strādāju jau arī no 2008. gada. Viss tā komanda, 4 cilvēki, kas vada tos visus projektus, mēs kopā strādājam, laikam jau arī 9. 10. gads. Un tas nav radīts tā kā vienā dienā. Tas ir kopējās investīcijas tam visam, tas aptuveni 10 miljoni eiro.
Ko mēs uztaisījām priekš Storenta, ko mēs uztaisījām to preferentu, cargo pointu. Un pa lielam mēs investējam tā uzņēmuma peļņu, IT uzņēmumus jaunajos produktos. Kas ir varbūt tavuprāt lielākās kļūdas, ko citi nomas uzņēmumi pieļauj? Vai tu zini, nezinu. Viņi nepieļauj. Kas tās lietas, kas viņiem? Mums katram ir laikam kaut kāda sava pieeja, kā viņi to dara. Teiksim, ir labi uzņēmumi, ir labi īpašnieki. Ar daudziem mēs pazīstams personīgi, mums ir normāli kontakti ar viņiem. Neskatoties uz to, ka mēs esam konkurenti, ja? Un mēs tā kā cīnāmies par katru klientu, bet es respektēju, jārespektē savus konkurentus, un tu nevari nerespektēt viņus, jo, ja tu viņus nerespektēsi, tad tu viņus nenovērtēsi, tad tu viņus pa zemu novērtēsi, jā, teiksim. Visu cieņu, te visi cīnās, visi grib savu vietu tā kā atkārot, bet mēs gribam kaut kā to darīt savādāk nekā pārējie. Daudzi uzskata, ka to, ko es daru, tam tirgus nav gatavs. Jā, daudzi uzskata, ka mēs strādājam ļoti konservatīvā nozarē, kur tā digitalizācija kaut kādā atnāks. Jā, un šobrīd tas nav būtiski. Jā, šobrīd uz to nevajag tērēt naudu. Es atkal tā nedomāju. Jā, es vēl atceros laiku, kad bija telefons, tāda kaste bija, pēc tam bija tādas podziņas, jā, un pēc tam parādījās iPhones, jā, es kā tagad atceros, ieraudzīju pirmo iPhone sporta zālē, jā, Džekam, es saku, kas tas pa brīnumu? Jā, un pielika man to punktu, ka es sapratu, ka tas ļoti ātri attīstīsies. Man tiešām salika to bildi manam konceptam līdz galam Smart ID, kad parādījās. Ja? Tas palīdzēja. Mums tā kā ir ļoti dārgas vērtības. Ja? Tehnika maksā tur 1000. Lielie traktori 100. Tur 100. Lielais manitū 250,000 pieņemsim maksā. Un ja tu viņu iznomā un klientu neredzi, jā, tev vajag viņu kaut kā autorizēt un saprast, kas tev reāli to tehniku nomā, ja tu gribi to darīt online. Tu nevari vienkārši pateikt, ok, online atnāca pasūtījums, es viņu izdarīšu, aizsūtīšu tehniku, tur kaut ko objektā pārbaudīšu varbūt. Jo, tā nenotiek. Ja? Un ar Smart ID palīdzību mēs varam identificēt to klientu. Mēs varam saprast, kas tas klients točni ir, kad tas ir Niks, kad viņš ielogojās ar savu Smart ID. Un zin, kā mēs darījām ar pirmiem klientiem? Mūsu pārdevēji gāja pie celtniekiem, un toreiz vēl nevarēja uzlikt to parakstu, reālo parakstu, to kvalificēto parakstu, nevarēja uzlikt attālināti. Ja? Vajadzēja iet uz Svetbankas filiāli, ja? Vai uz jebkuru bankas filiāli. Un ko mēs darījām? Tas bija pat pavisam nesen, man liekas, 2001. gads, vai neatceros, kurš tas gads bija. Mēs ņēmām tos celtniekus, pat 10-20 cilvēkiem un vedām uz Svetbanku. Lai viņi visiem saliek Smart ID. Mūsu pārdevēji pierunāja klientus un saka, veči, davai nākam, jums būs ērtāk. Bet, skaidrs, ka, zin kā, es to pušoju, es taisīju to bonus sistēmu tādu, ka pārdevējs, pieņemsim, ja viņa klients pasūta online, viņš dabū vairāk bonusu nekā no offline. Un pārdevēji paši tā kā bija ieinteresēti klientu dabūt online. Un izmantoja visādas iespējas, lai viņu pierunātu, lai viņš pasūta online. Ja? Un šobrīd arī tā ideja ar to linku sūtīšanu klientam, tas nāk no pārdevējiem, jā, no mūsiem. Viņi saka, ļoti bieži notiek, viņš man zvana, es viņam saku, ko pasūtīt, es viņam bildi sūtu WhatsAppā, un viņš pēc tam iet online, reģistrējās un pasūta, lai es varētu dabūt to lielāku bonusu. Vai var uztaisīt, ka es uzreiz nosūtu viņam, tur nezinu. Saliec pats un nosūtu. Tas pats saliku un nosūtu. Jā. Un tam pārdevējiem jau salikt, zinot to tehniku, visu viņam jau tur dažas sekundes. Tur pāris klikšķi, bams, gatavs. Quotation WhatsAppā klients uzspiež uz to linku, viņam atvērās grozs, gatavs, kur jau visi, varbūt viņš var pārbaudīt tos datumus precīzāk, pielikt kaut kādus attachmentus, ko vajag tur, jā, kā es teicu, bez piegādes un pasūtīt, jā. Un tādu lapu mēs tikko nolančojam. 31. martā mēs nolančojam, šitā ir jaunā lapa, kura
Tagad pirmā nedēļa mēs strādājam ar jauno lapu ar šitiem linkiem. Tā ideja jau sen, bet mēs ļoti ilgi līdz tam gājām. Jā, lai to ieviest. Jā. Tā kā, zin kā, ja ir īpašnieks tāds, kam patīk tehnoloģijas un kas redz tajā nākotnē, skaidrs, ka tam jānāk no īpašnieka puses un tad to var attīstīt. Ja īpašnieks domā, ka tas kaut kad varbūt, skaidrs, ka to nevar attīstīt. Pēc tur vispār nav runas. Man jau no pašu uzņēmuma sākuma arī CRM. Zini, kāds man nākamais mērķis? Nākamais mērķis, to Amerikā es jau varu testēt uzreiz. Šeit es nevaru, jo te ir vēl mēs mēģinājām jau ar dažiem džekiem, kas strādā ar artificial intelligence, bet latviešu valodas, lietuvu, igauņu vēl grūti to suportēt. Es gribu, ja klients zvana man ar konsultāciju, ka viņam atbildēs jau AI. Jā. Un viņi sarunāsies, angļu valodā jau tas strādā. Jā, un viņi sarunāsies, un AI viņam uztaisīs jau piedāvājumu. Un aizsūtīs to quotation uz viņa WhatsApp. Un viņš varēs uzspiest tikai linku un saproti, kāds tur efektivitāte. Un viņš netiek galā ar to AI. Tur kaut kur backupā stāv reāls pārdevējs, kas reāli nokonsultēs, ja negrib cilvēks runāt ar AI. Viņš aiziet tālāk. Bet Amerikā tas arī ir, ko es gribu notestēt. Teiksim, kur Amerikas arī šobrīd pētījumi ir tādi, ka 15 līdz 20% no celtniekiem, kas strādā celtniecības uzņēmumos, gatavi jau pasūtīt online. Nav daudz, bet tie ir 15-20%. Ja tu paņemsi uz Amerikas saizu, tie ir miljoni. Pat uz Teksasu vienkārši, kur mēs gribam uzsākt. Un iedomājies, kāda tā ir efektivitāte, ka tev nevajag turēt to cilvēkus tur 10. Tev ir viens, kas principā izdara 10 pārdevēja darbu, kad viņš konsultē cilvēku par konkrētu tehniku, kas viņam vajag. Un zin kā sanāks šobrīd, ka daudzos momentos drīz jau AI konsultēs labāk nekā pārdevējs. Fiziskais. Tāpēc, ka viņš sapratīs labāk, ko viņam vajag, lai atrisinātu no mana range. Lai atrisinātu konkrēto viņu uzdevumu. Tas vienkārši interesanti, ka tas sāktas, ka man bija tikko 2 uzņēmēji, kam ir programmatūras uzņēmēji, kas kodē, raksta kodus, programmē, un mēs tieši par to runājam. Tieši mēs demonstrējām, un tieši par, kad ceļu telefonu, es arī vakar zvanīju, kas uz Ameriku man AI runāja. Labi, viņam jautāja, kāda ir pricing opcijas, viņš laikam vien to pašu atkārtoja. Bet labi, tas tikās, viņi jau vēl nav tur tik advancēti, zini, tas vēl tur tāds. Vēl nav tik advancēti, bet tas ir daži gadi, kā parādījās. Tur mēneši, es domāju. Pēc dažiem gadiem tas būs stabili, 100%. Jā, un tu saproti, un to, ka es 10 gadus to attīstīju, un tur, kur es esmu šodien, tur nevar tikt vienā dienā. Protams. Saprot? Un es jau, kad atnāks tas laiks, kad to cilvēku būs ne 15-20%, 50%, tad es arī varēšu to darīt daudz vairāk un iznomāt daudz vairāk, un tas būs nopietnis competitive advantage salīdzinājumā ar šobrīd. Jā, šobrīd pat es varbūt nopelnu mazāk, iztērēju vairāk nekā konkurenti uz IT, krietni vairāk, bet es strādāju uz nākotni. Un kā es arī teicu, kā es tev sākumā teicu, vienmēr tā ir pirmā intervija, un es atnācu un kaut ko stāstīt, un man likās, tā kā nav vēl ko baigi stāstīt, ko sasniedzām, jo mērķis jau tur uzbūvēt kompāniju, kura ir tur minimums 500 miljoni apgrozījums. Tas ir tas mērķis, Sākot, lai kompānija maksā jau, miljardu, tas jau ir nopietni. Ir mums daži tādi cilvēki, kas Latvijā to jau izdarījuši, un dažus es no viņiem arī pazīstu, un daži no viņiem arī iedvesmoja mani iet tālāk, un iet uz to Ameriku un taisīt to biznesu, un respekts, tos tev arī vajadzētu kādreiz pasaukt. Es jau muķīju visus. Nenāk viņi, Tur vajag, ar laiku. Man jau visas es tā dabūšu. No tiem tā lielākā, kas mums veiksmi stāstēs, vienu tur ļoti labi pazīstu, bet... Tad mēs ar tevi tu līdri, būs. Nē, pats, tur pats. Bet cilvēki, man liekas arī vēl viena lieta, mums ir tāda, mēs no Latvijas, un mums liekas, ko jau mēs tur varam, bet mēs jau daudz ko varam, reāli daudz ko varam, un mums reāli ir ļoti strādīgi cilvēki, ļoti zinoši cilvēki. Mums citreiz
pamazu tās ambīcijas. Saproti? Man liekas, tām ambīcijām jābūt lielākām, un arī mēs vairāk sasniegsim. Man ļoti patīk tie cilvēki, kas grib kaut ko darīt, kas tiešām grib dara un attīstā ar savu darbu arī kopumā Latviju. Jā. Jo vairāk tādi biznesmeni kā es, kā vēl kaut kāda, jā, kas maksā nodokļus, jo labāk kopumā valstī, jā, un tā valsts var attīstīties. Jā, jā bet skaidrs, ka valsts jādomā, kā izdarīt, lai mums nedzimst 800 un mirst 2400, kā bija februārī. Jā? Vienkārši to pakalpojumu nebūs kam sniegt. Nebūs iedzīvotāji. Tas ir šodien drausmīgi. Tas ir vienīgais, laikam, es domāju, uzdevums valstī, lai cilvēki, kas dzimst, ir vairāk nekā mirst. Jā? Un lai tiešām ir kam sniegt tos pakalpojumus. Jā, daudzi mēs varam aiziet kaut kur, darīt pasaulē, darīt ne tikai uz Latviju, bet arī uz citām valstīm. Mēs arī esam Lietuvā, Igaunijā un tur Nordikā. Jā, un uz Ameriku iesim, jā. Plānojam iet, jā, bet tāpat gribās, lai tā kā Latvija attīstās un te viss notiek. Un priekš tām vajadzīgi cilvēki, kas tic un kas var kaut ko tic savam spēkam un var kaut ko darīt. Jā, un tiešām dara, ne tikai sēž un sapņo. Kas būtu tavs gala novēlējums ikvienam, kas klausās, lai viņiem būtu labāka, veiksmīgāka dzīve? Zini, laikam gala novēlējums būtu tāds, ka dzīve ir viena un nebūs otras dzīves. Un jādara, jāiet, jābūt mērķtiecīgam, neatlaidīgam un vienkārši, zin kā, life is limited. Tev liels paldies, tu atnāci. Reku, man ir vēl viena Latvijas uzņēmēja, no Andra, no Printo, Prinsīker, tev dāvana, tur hudijs, tur krūzes, tur vēl kaut kas ir, tur tāda rītīgā mega dāvana, mums ir mega. Un liels tev paldies, ka tu biji šodien ar mani. Jā. Man ļoti patika. Un mums ar tevi ir jāiet kaut kur sportot. Es jau jūtu, ka mums jāiet. Mēs varam tā iet uz crossfit. Zin kā, es pusi te dzīvoju, pusi ne te, tā kā pusi Spānijā. Laikam... Puslaiks Spānijā? Jā. Zin kā, man bija sapnis kādreiz padzīvot kaut kādā salā. Jā, un, kad man bija 45 gadi... Man aizgāja labākais draugs. Viņam bija 50 gadi. Vēzis, jā. Un, braukājām, tur ārstējāmies, viss kaut kas, bet nekas nesanāca. 50 gados viņš nomira, un viņš vēl bija dzīvs. Un viņš pateica, zin kā, tajās pēdējās stundās tu atceries tikai tos momentus, kas tu pavadi ar ģimeni, ko tu pavadi ar saviem bērniem. Un tiešām biznes nav primārais. Jā, un viņš daudz biznesus attīstīja savu laiku, jā, un bija gana veiksmīgs cilvēks. Un viņš saka, dari to, ko tu gribi darīt šodien, un esi vairāk ar ģimeni un pavadi vairāk laika ar ģimeni, jo tikai to tu atcerēsies visvairāk. Jā, un zin kā, tur, kur es tiku, tur ir ļoti liels nopelns manai sievai, ar kuru mēs kopā jau 20 gadi būs šogad. 23. aprīlī. Man šodien ir 5 gadu kāds jubilē šodien tieši. Jā, man būs 20 gadi, kā mēs kopā. Man ir 3 bērni, man ir dēls 15, meita 12 un jaunākai 4 gadi. 3 būs, jā, man ir 3, jā. Un es aizbraucu un principā es pusi laika šeit un pusi laika Spānijā, bet bērni pamatā Spānijā, Maljorkā. Viņi tur mācās starptautiskā skolā, jā, viņi man brīvi runā 4 valodās, angliski, jo man bija tieši problēma, es uzreiz viņus atdevu starptautiskā skolā, lai viņi angliski runā uzreiz. Jā, uzreiz, jo man bija problēma ar to. Viņi runā angliski brīvi, spāniski, latviski, krieviski, 4 valodās abi divi, jo, zin kā, tas atvēra iespējas, kā es tev arī stāstīju, jo 90. gados mēs varējām tikai pārdot kaut ko uz Krieviju, jo runājam tikai krievu valodā, jā, nerunājam angliski. Tie, kas tajā laikā runāja angliski, tie arī uztaisīja biznesu ar rietumiem tajā brīdī. Jā. Tā kā tas bija tāds milzīgs disadvantage. Tas tagad izdarīs. Tajā brīdī. Jā. Tā kā es pusi laika tur, pusi laika pavadu Latvijā un cenšos pavadīt diezgan daudz laika ar ģimeni un ar bērniem. Man abi 2 bērni tenisu spēlē, lielo profesionālu līmeni. Viņi man arī katru dienu treniņi.
Es katru dienu trenējos. Ko tu pats trenējies? Es arī spēlēju 2-3 reizes tenisu nedēļā un 3 reizes obligāti esmu svaru zālē. Tāds vairāk crossfita treniņa līdzīgi. Tādā, jā? Tādi vairāk. Functional, ne? Jā, vairāk functional, jā. Es mainu periodiski uz masu, periodiski tur kaut ko tādu functional vairāk, jā. Bija periods, kad es ļoti daudz skrēju, maratonus noskrēju vairākus. Tas daudz, es dzirdēju. Tas ir parāda, man liekas, tie cilvēki, kas pie tevis atnāk, tur Ironmani, maratoni. Tas parāda, tas parāda to, ka viņi ir mērķtiecīgi. Jā. Un viņi uz rezultātu orientēti. Viņi var piespiest sevi to izdarīt. Ja? Tas ir par raksturu. Tas ir nav par to, ka tu tur super skrējis vai vēl kaut kas. Tu vienkārši vari sevi piespiest to izdarīt. Ja? Un pirmo reizi es atceros, kā es noskrēju pusmaratonu. Man likās, tas nav iespējams. Pēc tam es skrēju pusmaratonu, kad drīz katru dienu varēju mierīgi 21 noskrēt tur 10 dienas pēc kārtas. Ja? Pēc tam es sāku vienkārši skatoties uz bērniem. Es sapratu, ka gribās arī tenisu paspēlēt. Tāds interesants sporta veids, ļoti sarežģīts. Es jau laikam gadus 7, 8 spēlēju, tāpat nemāku spēlēt, bet kaloriju ziņā ir ļoti labi. Tu vari nodedzināt kalorijas, lai atkal aiziet labās pusdienās. Ko tu pa mačiem domā aizbrauc? Močiem es braucu bērnībā, ne bērnībā, es braucu, kad man bija 18, 19 gadi, man tāds močs java bija tāds foršs jām, bet man sanāca viens negadījums, es nokritu un no tā laika es tā kā noliku maliņā un pateicu ne. Man sievieši tā ziņa patīk, ko tu saki. Es noliku viņu maliņā, jā, un es nebiju vainīgs un uz ceļa, jā, izbraucis te mašīnu. Uz asfalta, jā. Jā, es nevarēju nekur tā kā, un labi, ka es tā kā nokritu tā, ka visi kauli, viss vesels, jā, bet mocis tā kā, tur... Es tā viņu aizdzenu, noliku un notirgoju toreiz. Un vairāk es ar močiem nebraucu ne pie stūres, ne arī blakus sēžu, nekā ar močiem. Mašīnas man patīk, un man patīk lielas mašīnas. Range Roveri. Tev Range Rover, jā. Jā, Land Rover, Range Rover man patīk lielais, bet... Tas jaunais Land Rovers, es nezinu, tu jauno Land Rover. Jā, viņi smuki. Tik stilīgs, vai ne? Viņi smuki, jā. Viņi smuki, bet tagad es pamatā pārvietojos ar elektrisko. Elektrisko, jā? Jā. Okay. AX. Tātad, liels tev paldies, ka tu biji pie manīm. Jā, paldies. Un tagad, kā es parasti saku, mēs ar tevi tad esam iemūžinājuši viens otru internetā kopā. Jā, paldies. Let's go. Sveiciens video vai audio beigās. Tu esi sharp, jo iesāk to pabeidz. Es un mūsu komanda to ļoti novērtē. Stay sharp, make a move un tiekamies jau nākošajā mūsu epizodē.